Sveiki! Es esmu Šārona Rozemaster Hong Sojeon, bijusī parastā universitātes studente, kas gatavojās kļūt par policijas darbinieku, un tagad esmu ētermi jaunā līdere. Es vēlos pastāstīt par iemeslu, kāpēc mana karjera saistīta ar valsts dienesta eksāmenu kārtošanu, un sapņi būt valsts darbinieks mainījās par 180 grādiem. Es biju students, kurš no skolas laikiem vēlējās kļūt par stabilu valsts darbinieku. Skolā karjeras aptaujā no pamatskolas līdz vidusskolai bija norādījuši, ka viņu vēlamā profesija ir valsts darbinieks. Šādu iemeslu dēļ es atteicos no valsts dienesta un sāku strādāt ētermi, pateicoties savai mātei vidusskolā. Mana māte uzsāka ētermi biznesu. Sākotnēji man bija priekšstats, ka daudz līmeņu mārketings ir kaitīgs, tāpēc ētermi tēls man nepatika. Pat ja mājās bija ētermi zoba pasta, es tomēr iegādājos citu zoba pastu veikalā, jo man par ētermi nebija labas domas. Es domāju, vai mamma tādā veidā nenonāks lielos zaudējumos. Šāds mans uzskats mainījās pēc tam, kad es izmēģināju ētermi produktus. Man, kurai ir ādas problēmas, mana māte, kas nodarbojās ar uzņēmēju darbību, ieteica izmēģināt ētermi produktu, vakara kopšanas 4 veidu komplektu, sakot, ka varu to darīt, it kā tiktu piekrāpta. Mani ādas stāvoklis bija tik slikts, ka es domāju, vai man vajadzētu doties pie dermatologa, lietojot ētermi vakara kopšanas komplektu. Tas uzlabojās īsā laikā. Pēc tam es biju vidusskolnieks, kurš nebija ētermi uzņēmējs, bet, kad mani draugi nāca ciemos, es viņiem ar ētermi produktiem veicu masāžas. Un pat ņēmu pasūtījumus skolā, jo ļoti iepatikās ētermi produkti. Turklāt, kad es gāju apkārt ar manu māti, es domāju, ka mēs varētu nodarīt kaitējumu citiem. Taču atšķirībā no tā, es sastapu cilvēkus, kuri teica, ētermi produkti ir lieliski. Nākamreiz dod man acu krēmu, dod man zobu pastu. Es gribu pasūtīt. Redzot šo ainu, arī mans tētis, kurš sākotnēji iebilda, un es sākām atbalstīt mammas biznesu, un laika gaitā tas, ka mēs iebildām, šķita tik šokējoši, jo mūsu mamma ir kļuvusi par veiksmīgu. Produkti ir labi, un ne tikai es, bet arī citi cilvēki to ir apstiprinājuši, un redzot, kā mana ģimene ir veiksmīga, es arī nolēmu atbrīvoties no nestabilās situācijas kā publiskā pārbaudītāja un izvēlēties ēterni. Protams, sākums nebija viegls, lai pārdotu, ir nepieciešami patērēt spējīgi kontakti, taču vecāku kontakti jau bija reģistrēti un arī visi ģimenes locekļi jau nodarbojās ar biznesu. Un man, kad bija 20. gados, praktiski nebija patērēt spējīgu paziņu, tomēr ētermi produkti to palīdzēja pārvarēt. Es staigāju pa veikaliem un iepazīstināju ar ētermi. Sākumā cilvēki, domājot, ka jauns cilvēks cenšas nopirka produktus, ar domu, ka palīdzēs tikai vienu reizi. Taču, kad viņi izmēģināja produktus, viņi, tāpat kā es, sajuta apmierinātību, un tas nebija tikai vienreizējs pirkums. Viņi reģistrējās kā dalībnieki, atkārtot iegādājās produktus un pat ieteica tos citiem. Produktu kvalitātes dēļ man nebija ne sakaru, ne pārdošanas prasmju, un es neizcēlos ar izteiksmīgumu. Tomēr patērētāji radās un notika atkārtota pirkšana. Tīkla mārketings daļu no pārdošanas apjoma sadala kā komisijas, tāpēc vispirms ir jānodrošina produktu piegāde, lai varētu notikt pārdošana. Tādēļ, protams, produktiem ir jābūt labiem. Turklāt, daudzi cilvēki nodarbojas ar tīkla mārketingu, lai radītu sistēmas ienākumus. Patērētājiem ir grūti izveidot stabilus sistēmas ienākumus ar produktiem, kurus izmanto tikai vienu reizi. Lai izveidotu stabilu sistēmas ienākumu, ir jābūt produktiem, kuriem notiek brīvprātīga atkārtota iegāde. Ētermi produkti ir tādi, kas to padara iespējamu, neatkarīgi no manām spējām. Kā atomija produkti var būt tik labi? Tas ir tieši atomija filozofijas dēļ. Atomija tiecas uz masa luksusa produktiem. Masa luksus
ir vārda salikums, kas apzīmē, ka cena ir pieejama plašai sabiedrībai, bet kvalitāte ir luksusa līmeņa. Atomija filozofija ir nodrošināt vislabāko kvalitāti par tādu pašu cenu un viszemāko cenu par tādu pašu kvalitāti. Parasti citi uzņēmumi pozicionē augstas kvalitātes produktus dārgajā tirgū un zemes kvalitātes produktus lētajā tirgū. Ne tikai parastām uzņēmumiem, bet arī citu tīkla mārketinga uzņēmumu pārdotajiem produktiem ir grūti veikt atkārtotas pirkumus cenu dēļ. Tomēr Atomija uztur augstas ražošanas izmaksas, nodrošinot kvalitātes standartus un samazinot citus papildu izdevumus, lai piedāvātu augstas kvalitātes produktus par zemākajām cenām. Tā kā produkti ir augstas kvalitātes un cenas ir saprātīgas, uzņēmēji ne tikai pelna naudu, bet arī patiesi ieteic patērētājiem, jo viņi to dara no sirds. Patiesībā Parkhangil kungs bieži saka, ka, ja viņš ir izmēģinājis produktu un nav sajutis, ka tas ir labs, tad, lai to reklamētu naudas dēļ, kļūst arvien grūtāk. Patiesībā, lai produkts tiktu pārdots, man ir jāizmanto tas un jābūt apmierinātam. Tas nāk no sirds. Jo Atomija ir pārliecināta par saviem produktiem. Viņi var teikt šādas lietas. Patiesībā patērētāji arī atzīst šo produktu konkurētspēju. Atkārtotu pirkumu līmenis ir ļoti augsts. Atgriešanas līmenis ir nozarē zemākais, apmēram 0,2% to var teikt. Tad tas ir gandrīz 0. Atomija ir saņēmis patērētāju centrētas vadības certifikātu, balstoties uz šīm cenām un kvalitāti, kļūstot par pirmo uzņēmumu tīkla mārketinga nozarē, kas to izdarījis. Kopš Atomija dibināšanas 2009. gadā uzņēmums vairāk nekā 10 gadus ir uzrādījis divciparu izaugsmes rādītājus un tagad ir kļuvis par līderi vietējā tīkla mārketinga nozarē. Tas ir pretstatā citu tīkla mārketinga uzņēmumu situācijai, kuri saņēma tiešu triecienu no Covid-19. Tātad, kāpēc Atomija ir izdevies tik strauji augt? Protams, ir arī citi iemesli, bet es domāju, ka galvenais iemesls ir tas, ka Atomija ir uzticējies izplatīšanas principiem un jau 10 gadus konsekventi saglabā absolūtu kvalitāti un absolūtu cenu, proti visaugstāko kvalitāti un cenas, kuras neviens cits nespēja sasniegt. Patiesībā, citos uzņēmumos, ja produkts labi pārdodas, bieži vien samazinās produkta tilpums vai palielinās produkta cena. Atomija, atšķirībā no viņa, ne tikai uzturēja produktu kvalitāti un cenas 10 gadu laikā, bet arī palielināja labi pārdoto produktu apjomu. HMOM piedāvā Atomija Totu Pasta Plus iepakojums izmēru 180-200 m, 80-200 m. Evening Taraforms lehansar un dēpts lehansar tilpums ir palielināts no 120 ml līdz 150 ml, taču cena nav mainījusies. Lai nodrošinātu šādu cenu konkurētspēju un kvalitāti, Atomija iegulda ļoti daudz pūļu. Pirmkārt, lai saglabātu produktu kvalitāti, mēs neesam taupījuši ieguldījumus sadarbības partneros. Atomija, apvienojot spēkus ar sadarbības partneriem, izmanto terminu sadarbības partneri vietā apvienotie partneri. Patiesībā Atomija uzskata savus partnerus, tā sabiedrotos, tāpēc tā nekad neatsakās no atbalsta partneriem. Vispirms, Atomija principā ir tas, ka katrā produktu kategorijā tiek piegādāti produkti tikai no viena piegādātāja. To sauc par viens produkts, viens piegādātājs principu. Ja šis uzņēmums nemaldina Atomiju, es nekad nemainīšu uz citu uzņēmumu. Iespējams, daži no jums domā, ka, lai uzlabotu kvalitāti un samazinātu cenas, ir jāveido konkurence starp vairākiem uzņēmumiem. Īstermiņā tas varētu būt taisnība, taču ilgtermiņā tas tā nav.
Tas ir atbildības pārlikšana uz sadarbības partneriem. Atomi stingri ievēro principu, ka katrai produktu grupai ir viens piegādātājs, kas nodrošina stabilu pārdošanas kanālu, ļaujot ilgtermiņā sadarbības partneriem veikt pētījumus un attīstību, kā arī palielināt ražošanas jaudas, tādējādi palīdzot saglabāt pieņemamas cenas un izcilu kvalitāti. Turklāt Atomi katru gadu skaidro savas kvalitātes vadības politikas partneriem un uzklausa viņu problēmas. Atomi arī nenogurdināti sniedz finansiālo atbalstu sadarbības partneriem. Pirmkārt, Atomi ņem vērā tos sadarbības partnerus, kuriem nav līdzekļu, un neatkarīgi no tā, vai pārdošana ir notikusi vai nē, tiklīdz preces tiek piegādātas uzņēmumu noliktavā, tās vienmēr tiek apmaksātas skaidrā naudā nedēļas laikā. Turklāt, ja sadarbības partneriem nav naudas izejvielu iegādei un viņi saskaras ar grūtībām, Atomi aicina viņus vispirms nākt pie viņiem, pirms doties uz banku un sniedz bezprocentu finansējumu pirkumiem. Ja ņemat naudu no bankas, ir jāmaksā procenti, un šos procentus sedz patērētājs. Tādējādi tiek novērsta šī slikta apļa atkārtošanās un tiek saglabāta absolūtā kvalitāte un absolūtā cena. Patiesībā pagātnē bija gadījums, kad ugunsgrēks izcēlās Saerom Foods ražošanas līnijā, kas piegādāja ramen. Atomi sniedza atbalstu aptuveni 1 miljonu wonu apmērā, lai palīdzētu ugunsgrēka atjaunošanā un ražošanas līnijas uzlabošanā. Tad Saerom Foods pateica paldies un, neskatoties uz to, ka Atomi puses nebija izteikusi nekādas prasības, palielināja ramen porciju par 17%. Krīzes situācijā, pateicoties Atomi atbalstam, Saerom Foods spēja pārvarēt krīzi, un patērētāji varēja iegūt vairāk nūdeles par to pašu cenu. Otrā globālā iepirkuma un globālās pārdošanas stratēģija. Tas nav tikai par to, ka produktus, kas ražoti Korejā, pārdodam ārzemēs. Mēs nodrošinām produktus, kas atbilst absolūtai kvalitātei un absolūtai cenai, un piegādājam tos par pieņemamām cenām caur Atomi globālo pārdošanas tīklu. Piemēram, kā Austrālijas manuka medus. Rezultātā, neskatoties uz Covid-19 situāciju, 2020. gadā tika sasniegts globālais apgrozījums 1,9 triljonu wonu apmērā un tika izveidots rekords, kļūstot par 11. labāko tiešās pārdošanas uzņēmumu pasaulē. Kā jau iepriekš minēju, iemesls, kāpēc esmu spējis augt Atomi, nav tas, ka esmu izcils vai atšķirīgs no citiem. Sākot darbu Atomi, man nebija ne kontaktu, ne pieredzes pārdošanā, un arī manas runas prasmes nebija izcilas. Vienkārši ieteicu produktus, un patērētāji, kuriem tie patika, tos atkārtot iegādājās. Patērētāji, kuriem bija pieredze ar Atomi, kļuva par uzņēmējiem, un tādējādi viņu ienākumi pakāpeniski pieauga. Es vēlos īsi pastāstīt par 2 produktiem, kas ir palīdzējuši manai uzņēmējdarbībai attīstīties. Pirmais ir Haemom. Haemom ir veselības uztura bagātinātājs, kas var palīdzēt uzlabot imunitāti, un kuru 8 gadu laikā pētījusi valsts iestāde Korea Atomic Energy Research Institute ieguldot 5 miljardus wonu. Haemom tika izstrādāts un pēc tam tika izvirzīts kā mūsu valsts pārstāvošs produkts Startautiskās atomenerģijas aģentūras IAEA ģenerālajā asamblējā. To var uzskatīt par valsts izlases produktu imunitātes jomā vai ne. Tādējādi Haemom, kas izceļas ar imunitātes uzlabošanu, jau 7 gadus pēc kārtas saglabā 1. vietu pārdošanas apjomos savā nozarē. Īpaši šajos laikos, kad imunitāte ir kļuvusi tik svarīga, Atomi ir ieguvusi daudzu patērētāju izvēli ar saviem pārstāvētajiem produktiem. Otrais produkts ir Atomi Slim Body Shake, kas var palīdzēt svara kontrolei. Lietojot šo produktu esmu redzējis ļoti labus rezultātus. Pirms sāku lietot šo produktu, esmu izmēģinājis neskaitāmas diētas. Esmu mēģinājis vienas pārtikas diētu, Dānijas diētu, zemes sāls diētu, pat esmu reizi sabrucis, tad biju badojies.
Ja esat sieviete, kas ir mēģinājusi diētu, noteikti sapratīsiet, ka diēta ir grūta, jūtaties izsalkusi, bez spēka, un tas nav viegli. Tomēr Atomy Slim Body shake ir nedaudz atšķirīgs. Tajā ir 18 veidu graudi un augļu un dārzeņu pulveri, tāpēc tas ir lielisks uztura aizvietotājs. Kad mēs runājam par diētu, bieži tiek pieminēta muskuļu zuduma problēma. Ja muskuļu masa samazinās, tas var novest pie fiziskās izturības samazināšanās un pat veicināt svara pieaugumu. Tāpēc ir svarīgi papildināt olbaltumvielas. Šajā kokteilī ir pietiekams olbaltumvielu saturs, tādēļ ar vienu paciņu varat uzņemt gandrīz 50% no ieteicamās dienas olbaltumvielu devas. Garša ir dažāda, un es varēju to lietot kā ēdienu, jo tas sniedz pilnības sajūtu. Tādējādi es varēju patīkami kontrolēt savu svaru, nejust badu. Kā rezultātā esmu zaudējis 13 kg lietojot Atomy Slim Body Shake. Patiesībā esmu guvis daudz no Atomy biznesa. Esmu zaudējis svaru, lietojot Atomy veselības uztura bagātinātājus. Un jūtos veselīgāks. Pateicoties Atomy kosmētikai, mana āda ir kļuvusi labāka. Un pats galvenais. Esmu ieguvis lepnumu, kā sākotnēji domāju, es nevienam nenodaru kaitējumu, bet gan informējot par Atomy produktiem. Varu palīdzēt kādu veselībai, uzlabot kādu skaistumu un ietaupīt kādu dzīves izmaksas, radot ienākumus. Tāpēc es gribu teikt šiem cilvēkiem, kuri klausās šo lekciju, lai uzsāktu biznesu. Uz šo biznesu raugieties bez aizspriedumiem. Neviennozīmīgi ticiet. Nē, labāk atmetiet aizspriedumus un izpētiet to. Meklējiet informāciju, apmeklējiet seminārus un izmēģiniet produktus. Tad es domāju, ka jūs redzēsiet šī biznesa vērtību. Es gaidu dienu, kad jūs satikšu Atomy. Līdz šim bija Atomy jaunais līderis. Sharon Nozmaster. Hong So Yeon. Paldies!